Čau, sveiciens jaunā nedēļā! Šodien mēs parunāsim par importu un eksportu. Un varbūt sākšu tādu mazu jautājumu tev. Cik tavuprāt nozīmīgi ir šie abi divi procesi ekonomikai kopumā? Tev visticamāk, ka nevajag baigi daudz laika, lai apdomātu un tā pārliecināti atbildētu, ka starptautiskā tirdzniecība ir ļoti nozīmīga priekš valsts ekonomiskās attīstības. Bet tieši cik nozīmīgs tas ir priekš Latvijas ekonomikas, to mēs noskaidrosim šajā raidījumā, jo mēs aplūkosim pašreiz visnozīmīgākos importa un eksporta piemērus, partnervalstis, pieejamo valsts atbalstu, kā arī drusciņi ielūkosimies nākotnē, lai saprastu, kādas tendences, produkti, pakalpojumi vai varbūt pat tehnoloģijas varētu kļūt par nākotnes eksporta veiksmes stāstiem. Tāpēc uztaisiet siltu tēju, kaut kādu dasmaizīti, un tad sākam mācīties. Es līdz šim brīdim zinu, ka ekonomikas būtiskā daļa ir starptautiskā tirdzniecība. Ko tā dod Latvijas ekonomikai? Latvija kā pasaules daļa piedalās starptautiskajos tirgos. Un dalība starptautiskajos tirgos dod iespējas Latvijai nopirkt tās preces, kuras mums nav, vai kuras citas valstis var saražot lētāk un labāk nekā mēs paši uz vietas, kā arī piedāvāt citām valstīm pasaules tirgiem tās lietas, preces un pakalpojumus, ko mēs savukārt radam, saražojam šeit. Vai preču imports mūsu ekonomikai ir tikpat nozīmīgs un rada tikpat nozīmīgu finansiālu pienesumu? Preču imports ir svarīgs ekonomikai gan kā izējmateriālu imports. Piemēram, mēs importējam dažādus energoresursus, dīzeļdegvielu, jo Latvijā nav liela naftas atradnes lauku. Un tas ir kā būtisks resurs, lai mēs varētu darbināt savu ekonomiku dažādos virzienos un radīt jaunas un vairākas preces ar pievienoto vērtību. Un preču imports arī ir būtisks tādēļ, ka piemēram, Latvijai ir diezgan labi rādītāji elektroierīču eksportā, bet, lai to varētu darīt, protams, ir jāimportē sastāvdaļas, kuras apstrādājot un saliekot šeit uz vietas kopā, mēs varam radīt jaunas preces, ko tālāk eksportēt pasaules tirgos. Kā sanāk vairāk pēc statistikas? Latvijas uzņēmumi vairāk eksportē vai importē? Jā. Latvijā mēs vairāk, un tas ir ne tikai uzņēmumi. Latvijā mēs vairāk ievedam, nekā mēs vedam ārā preces. Visu laiku imports ar nelieliem izņēmumiem ir bijis lielāks. Tā ir tā daļa preču, ko mēs ievedam, salīdzinot ar to, ko mēs vedam ārā. Un tur ir viens ļoti būtisks iemesls. Latvija vēl joprojām diezgan nopietni investē savā attīstībā. Piemēram, mašīnas, kas ir vajadzīgas, lai ražotu citas mašīnas, tiek importētas. Tās ražo, piemēram, Vācijā. Un, attiecīgi, mēs viņus liekam šeit augšā, viņas palīdz mums ražot kvalitīvāk. Un, kas ir jāatcerās arī, tā kā Latvijā un neviena valsts pasaulē vairs neražo visu, ko pati patērē. Ir valstis, kas, piemēram, eļļu ražo labāk nekā Latvijā, jo ir siltāks klimats. Kā jūs minēju, mašīnas ražo labāk, tāpēc, ka ir vēsturiska pieredze un vēsturisks attīstīta šī mašīna ražošana. Latvija savukārt ražo citas preces labāk nekā citur pasaulē, un attiecīgi mēs konkurējam. Bet vēlreiz atbildot uz tavu jautājumu, mēs vairāk pagaidām vēl joprojām ievedam un patērējam preces, kuras ražo ārpusē, nekā eksportējam. Vai Latvijas uzņēmēji ir zinoši eksporta jautājumos un labprāt izmanto LIA atbalsta programmas? Uzreiz atbildēšu uz otro jautājumu. Jā, viņi labprāt izmanto mūsu atbalsta programmas, bet vai ir zinoši? Tas atkarīgs no katra uzņēmuma individuāli. Pie mums vēršas ļoti dažādi uzņēmumi. Tādi, kas tikai vēl domā sākt biznesu, tiem ir mūsu programmas, kas saistītas ar jaunu uzņēmumu atbalstu. Ir uzņēmumi, kas vēl nav sākuši eksportu, bet plāno eksportēt. Arī tiem mēs skaidrojam, kas nepieciešams, lai varētu uzsākt eksporta aktivitātes. Un arī tādi uzņēmumi, kas jau ilgstoši strādā ārvalstu tirgos. Ir uzņēmums, piemēram, Airones, kas strādā 20 valstīs ārvalstīs. Un arī sadarbojas ar mūsu pārstāvniecībām, un mēs arī sniedzam atbalstu ļoti stipriem, labiem, stabiliem, zinošiem uzņēmumiem. Tādēļ katram pēc interesēm, vajadzības un nepieciešamības. Kādi ir galvenie šķēršļi, ar kuriem Latvijas uzņēmumi saskaras, mēģinot virzīt savus produktus eksportam?
Jā, ja ir vēlme strādāt ar augstākas pievienotās vērtības uzņēmumiem, piemēram, aviācijā, kosmosa tehnoloģijās, autobūvē, tad noteikti ir nepieciešams certifikāts, lai varētu sadarboties ar ārvalstu uzņēmumiem, jo ir standartizācija, certifikācija, un ārvalstu uzņēmumi prasa mūsu uzņēmumiem, vai jums ir sociālās atbildības certifikāts, vai jums ir ISO standarta certifikāts, vai jums ir aviācijas un autobūves certifikāts, lai varētu sadarboties. Un mēs, Latvijas Investīcija attīstības aģentūra, aicinām uzņēmumus apgūt prasmes, iegūt certifikātus, nokārtot visas nepieciešamās administratīvās procedūras, jo certificēšanās nav vienkāršs process. Tas prasa laiku, līdzekļus, zināšanas, un tādēļ LIA skaidro uzņēmumiem, kas veicams praktiski, kādas darbības veicams, lai šo certifikātu varētu iegūt un varētu sadarboties ar ASV, Francijas, Dienvidkorejas uzņēmumiem tādās augstās pievienotās vērtības nozarēs kā autobūve, kosmosa tehnoloģijas un citas sarežģītas nozars. Kāda ir Latvijas kopējā eksporta vērtība šogad un pagājušajā gadā? Jā, un te man būs viena atruna. Mēs eksportējam ne tikai preces, bet arī pakalpojumus. Par šo šodien mēs varbūt nepieskarsimies, runāsim tikai par precēm. Tas ir viss, ko mēs varam sataustīt, lietas, kuras mēs redzam fiziski. Kopumā mēs eksportējam aptuveni 19 miljardu eiro vērtībā. Lai iedotu tādu perspektīvu un apjaustu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka Latvijas uzņēmēji izved preces un pārdod ārzemniekiem aptuveni tā, ka katrs Latvijas iedzīvotājs dabona no šīs pārdošanas apjoma 10 000 eiro. Milzīga summa. Šis ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Eksports pa gadiem te aug, te krītās, un tas ir atkarīgs parasti no vairākiem aspektiem. Viens no tiem un pats svarīgākais ir tas, kas notiek ārpus Latvijas. Parasti eksportā maz svarīgi ir, kas notiek šajā mazajā valstī, svarīgāk ir, kas notiek ārpus. Ja ir krīze, tad parasti ārvalstīs sāk pirkt mazāk preces, tāpēc, ka cilvēki taupa naudu, iegulda citur, krāja nebaltai dienai un patērē mazāk. Šobrīd mēs esam vienā no šādām situācijām. Tepat karš kaimiņos, enerģijas krīze, tas viss ir radījis Eiropā un pasaulē tādu situāciju, ka pērk mazāk. Vēl viens svarīgs apstākļus ir tas, ka tad, kad mēs runājam par šiem 19 miljardiem, tas apjoms ir eiro. Piemēram, 2 gadus atpakaļ ļoti strauji cēlās gāzes, benzīna un dažādas cenas, tā skaitā arī koksnes cena. Un, attiecīgi, mēs tirgojām tikpat daudz koka, bet cena, ko mēs saņēmām, bija lielāka. Un tas ir otrs iemesls, kopš tā cenu leciena šobrīd cenas ir kritušās, un, attiecīgi, tas arī ietekmē to, ka mums eksporta eiro apjomā samazinās. Bet kopumā, ja tā skatās tādā ilgākā periodā, vidēji Latvijai eksports pieaug aptuveni 6% gadā. Tas nozīmē, ka, ja mēs paņemam pietiekami ilgu laiku, teiksim, no Latvijas Republikas dibināšanas, tad katru gadu Latvijas uzņēmēji saražo ar vien vairāk un vairāk vērtīgākas produkcijas, ko pārdot ārzemēs. Un šis ir ļoti svarīgi. Tāpēc, kad manis pieminēta iepriekšējā, ko es teicu par tiem 10 000 uz katru cilvēku, ko mēs ievedam, tā ir tā bagātība, ko mēs atvedam no ārpuses un atstājam Latvijā. Tāpēc tas eksporta pieaugums ir viens no tiem rādītājiem, ko ir ļoti svarīgi sekot līdzi. Un īpaši, piemēram, tad, kad ir kaut kādas politikas sarunas un politiķi stāsta par visu kaut ko, tas eksporta jautājums ir tieši tāpēc tik svarīgs. Kādus produktus vai pakalpojumus Latvijas uzņēmēji eksportē visvairāk? Jā, visvairāk Latvija eksportē, vēsturiski mēs esam eksportējuši ļoti vienkāršus produktus, tādus kā koks, dažādas neapstrādātas pārtikas produktus, bet tas ar laiku gaitu ir mainījies. Latvija ir palikusi gudrāks eksportētājs. Mēs šobrīd pirmajā vietā ir elektroniskās iekārtas un mašīnas. Tās ir zināšanu ietilpīgāks produkts. Protams, Latvija ir zaļa valsts. Ja paskatās uz mums no kosmosa, mēs esam tiešām burtiski izskatāmies zaļi. Puse Latvijas teritorijas ir mežs, koki, un koku produkti ir otrs lielākais produkts. Trešais lielākais produkts ir pārtika, ko mēs eksportējam gan uz tuvākām, gan tālākām valstīm.
Bet nedrīkst aizmirst arī to, ka kopumā mēs eksportējam uz 200 valstīm. Praktiski uz visām pasaules valstīm Latvijas uzņēmēji eksportē. Un tie nav daži uzņēmumi. Tie ir 11,000 uzņēmumi, kuri, tas nozīmē 11,000 cilvēki uzņēmēji, kam pieder bizness, ir iemācījušies pārdot cilvēkiem ārpusē to, ko mēs šeit saražojam. Un starp tām precēm vēl ir arī farmācijas produkti. Zāles mēs eksportējam. Mēs eksportējam dažādas optiskas iekārtas. Piemēram, mums Latvijas uzņēmumi ražo arī optiskos kabeļus, kas ir visadvancētākie pasaulē. Kosmosa kuģos viņus pat izmanto. Tas produktu klāsts ir ļoti, ļoti plašs. Ja mēs paskatāmies uz valstīm, mums, protams, kaimiņi, Lietuva un Igaunija. Katrs uzņēmējs, kas sāk savu biznesu, sāk ar to, ka sāk tirgot arī Lietuvā un Igaunijā savu preci. Tad mums ir partneris Zviedrija un Vācija. Tie ir nākamie divi, kas ir tad attiecīgi arī tuvi un ar savu specializāciju. Zviedrija vairāk ar koksni, jo tā industrija tur ir ļoti, ļoti attīstīta, un Vācija ar mehānismiem un elektroniskām ierīcēm. Ja imports palīdz patērētājiem iegādāties kaut kādus preces vai pakalpojumus, ko viņi vēlās, savukārt uzņēmumiem palīdz iegādāties kaut kādus iekārtas vai tos pašus produktus priekš ražošanas, tad eksports palīdz šiem uzņēmumiem tālāk iet uz starptautisko tirgu. Un man ir nereāli liels prieks un tiešām ļoti, ļoti motivējoši redzēt, kā arvien vairāk Latvijas uzņēmumu gūst dažādus panākumus ārvalstīs. Un tie ir tieši tie uzņēmēji, kuri riskē, viņi ir gatavi riskēt. Viņi vienmēr domā vairāk soļus uz priekšu, viņiem nav bail no dažādām jaunām un interesantām tehnoloģijām. Un viņi izmanto valsts sniegto un doto atbalstu. Tāpēc, ja tu esi jaunais uzņēmējs, vai varbūt tu plāno par tādu kļūt nākotnē, tad nebaidies īstenot savus sapņus, tiecies uz tiem augstākajiem mērķiem un atceries, atbalsts tev ir visur apkārt. Un pasaules tirgus gaida tieši tavus izstrādājumus un produktus. Tikai tavs uzdevums ir pierādīt, ka tavs produkts ir pasaules vērts.